būs ģenerālais lasījums svara zīmju pārstāvjiem. Atcerieties, ka šis nav personīgais lasījums, tāpēc ne viss ar tevi var rezonēties. Lai iegūtu plašāku priekšstatu par to, kas tevi sagaida oktobrī, iesaku tev noskatīties mēnesi un ascendanta zīmju video. Šodien mēs paskatīsimies, kas svarus sagaida oktobrī, enerģija, kas ir šajā brīdī, izaicinājums, iespēja, attiecības, darbs, kas ir jāatlaiž, negaidītā enerģija, ko tu neredzi, uz ko jāliek fokus un padoms. Taro kārtis, svari, prognozes oktobra mēnesim. Tātad, šis brīdis, monētu devītnieks, ja? Jūtamies ļoti labi, pašpārliecināti, apņēmības pilni, paļaujamies uz sevi, sasniedzam visas ieceres, savus plānus, esam ļoti labi, viss mums pietiek, mums ir labs pašvērtējums, mēs sasniedzam visu vajadzīgo. Tad svari, ja, mēs šobrīd atrodamies ļoti labā pozīcijā, visa kā mums pietiek, bet kāds mums būs šis mēnesis tālāk uz priekšu, jā, mēs vēl nezinām. Tāpēc mēs skatāmies šo lasījumu. Kavas apakšā ir imperatori, fantastiski. Panākumi, izdošanās, mērķiecīgums, uzvaras gūšana, pļaujas laiks, panākumi, tiešām ļoti, ļoti pašpārliecināta enerģija. Bet svariem izskatās, ka jūs esat tikuši galā ar lietām, kuras jums pirms tam ir sagādājušas problēmas pagātnē. Oktobrī jūs droši, stabili, mērķiecīgi ejiet uz priekšu, atstājot visu nevajadzīgo aiz muguras, un jūs esat šajā pozīcijā, kur jūs sasniedzat un gūstat panākumus un īstenojat visas vēlmes, kuras ir bijušas jums plānā. Un parasti mēnesis kārtas ir tāda, nevis negatīva, bet ar savu noslēpamību iekšā, tad šeit ir tiešām paļauties, uzticēties un nemēģināt pašam izdomāt kaut kādas lietas, kāpēc nedarīt, kāpēc es to nevaru, kāpēc man nesanāks, jā. Tev viss sanāk, tev viss izdodās fantastiski, brīnišķīgi, mēs soļojam uz panākumiem, uz naudu, uz attīstību, uz karjeru, spēt novērtēt visu, kas ir tev apkārt. Ļoti, 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 ļoti spēcīgi un fantastiski. Tavs izaicinājums nebaidīties un ļaut sev izkāpt ārā no šīs stagnācijas. Ja? 4 zobeni izaicinājumā ir neatslēgties no apkārtējiem un spēt, teiksim tā, dalīties priekos un emocijās ar to, ko tu esi panācis, vai tas, ko tu gribi izdarīt. Varbūt jā, kādam no jums vajag arī šo informāciju, teiksim tā, noklusēt, bet šeit ir enerģija, kas stāsta par publicitāti, par to, ka gribās visai pasaulē kliegt un pastāstīt par to, ka, redz, pasties, kā es sasniedzu, iegūtu to, ko es gribēju. Jā, man viss ir, man visa pietiek.
Bet izaicinājums varbūt ne visiem dalīties ar to, kas tev ir, kas tev pieder, jā, jo noteikti būs cilvēki, kuri mēģinās iegūt savu labumu, paļaujoties uz to, ko tu esi sasniedzis vai iegūsi savā labā. Iespēja ir virzīties uz priekšu, ceļot, doties tālāk. Katram no jums noteikti var būt darba iespējas, vēlme attīstīties un iet uz priekšu. Ļoti, ļoti forša iespēja mācīties, paplašināt savas zināšanas, savu redzesloku, kaltu plānus nākotnē, domāt, attīstīt savu biznesu, iet tālāk, virzīties. Ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Tālāk mēs skatāmies attiecībās uz zobenu piecinieks. Strīdi, nodevība. Šeit attiecībās ir jāpārvērtē un jāpārskata, vai ir vērts turpināt, vai šeit tiešām kā ar ragiem vienam pret otru, jā. Skarbi vārdi, pārmetumi, nožēla, jā, te ir tikai vienīgais jādomā, kurš tad būs tas cilvēks, kurš izdarīs šo lēmumu, kā lai pasaka, nebeigt, bet pastāvēt par savām tiesībām un to, kas ir vajadzīgs šajās attiecībās. Jo, noteikti varbūt šeit ir jāpieņem lēmums, virzīties uz priekšu, pastāvēt par sevi un atgūt savu balsi un nepalikt šajā negatīvajā enerģijā, jo šeit attiecības nav tikai mīlestība, jā. Attiecībās ir attiecības ar tuviniekiem, ar jebko. Un šeit, ir problēmas, ar kurām ir iespēja atstāties muguras un virzīties tālāk uz priekšu, un, ja ir vajadzīgs laiks, pabūt arī vienatnē. Darbā izvēles iespējas, apgrūtinātā izvēle pieņemt lēmumu, un tātad noteikti ir daudz iespēju, un visi ceļi tev oktobra mēnesī ir vaļā, ja tu to patiešām vēlies. Ja tu gribi iet uz priekšu un nepalikt šajās situācijās, kurās ir tikai problēmas, tad tev ir iespēja iegūt vēl vairāk panākumus, vēl vairāk stabilitāti, vēl vairāk lietas, kas tev, teiksim tā, ir vajadzīgas priekš tava komforta, priekš tavas stabilitātes un drošības. Un, apslēptie faktori, šīs bailes un neusticība, kas mani gaida otrā pusē, kas mani gaida otrā krastā, jā, grūtība pieņemt lēmumu, lai izdarītu pareizo izvēli. Bet, šeit ir jāpavada laiks vienatnē, jāmeditē, jāmeklē atbildes uz sevi interesējušiem jautājumiem. Kas jums ir jāatlaiž? Spēka kārtas. Jūs domājat, ka jūs varat izdarīt visu viens pats, un ka jums pietiek spēka un drosmes stāties pretī visām šīm grūtībām, bet ir jāatlaiž šī kontrole. Jūs nevarat būt visu laiku lietas kursā par to, kas notiek jūsu dzīvē. Jums ir jāatlaiž šī vēlme. Pirmkārtām, tev jau ir ļoti daudz lietas savā dzīvē, un varbūt tiešām ir jāmeklē varianti un risinājumi virzīties tālāk attiecībās ar draugiem, cilvēkiem, kolēģiem, kas vairs nedara. Un tu nevari būt visiem par labu.
visi nevar tev glaudīt tavu spalvu un teikt, oi, klausies, tu cik forši, ka tu man palīdzēji šitā, tu tik forši, tev ir tiešām jāspēj izvērtēt, kam tu sniedz savu laiku un tiešām ļauties virzīties uz saviem mērķiem, nevis piepildīt citu cilvēku intereses. Kas ir tas, ko tu negaidi, ko tu neredzi? Kausu bruņinieks. Jā. Tad, kad tu tiksi galā ar šo situāciju, kas tevi ir nopauzējusi oktobrī, nāk jauns piedāvājums, jauna mīlestība, jaunas iespējas. Iespēja gan realizēt sevi darbā, attiecībās, tiešām spēt paļauties uz sevi, atrast laiku vienatnē un saprast, ka tu jau esi uzvarētājs un pagātne ir tev daudz ko iemācījusi. Un šis iespējas gaida tevi, bet viņas pie tevis nāks tikai tajā brīdī, kad tu spēsi savā enerģijā, savā ikdienā, savā dzīvē kaut ko pārmainīt, lai tu saņemtu kaut ko citu, nevis to, ko tu visu laiku, teiksim tā, es nezinu, kā paskaidrot. Uz ko ieliek fokus? Monēta bruņinieks, pacietība, lēnām, mierīgi, bez steigas. Jā, šeit ir ļoti, ļoti spēcīga enerģija par panākumiem. Un negaidītā enerģija un fokus, abi divi bruņinieki. Uz mērķi iet rīcība, jā. Rīcība sasniegt, iegūt darbu, attiecības, naudu, mīlestību. Oktobrī noteikti tas, ko tu neredzi, uz ko jāliek fokus, ka nāks tiešām izaugsmes iespējas, nāks mīlestība. Un viss, ko kārtis prasa, tev iegūt šo pašpārliecinātību par to, ka tu esi pelnījis tiešām visu, kas tev ir vajadzīgs. Un, protams, tāpēc arī ir mēnesis, jā, ka mēs nespējam uzticēties citiem, sev, bet panākumi un nāves kārtas apakšā transformācija. Oktobrī tiešām nāksies daudz ko pārvērtēt, pārdomāt un tiešām uzgriezt muguru nevajadzīgām lietām, atrast mērķi, uz ko likt fokusu, iegūt savu šo pārliecību un nebaidīties lūgt pēc palīdzības, ja tev tā ir nepieciešama. Padoms, monētu četrnieks. Esi pārliecināts par to, ko tu zini, ko tu esi apguvis, kur tu šobrīd atrodies. Tu esi pelnījis daudz vairāk nekā tev liekas. Un šīs iespējas pie tevis nāks tikai un vienīgi tad, kad tu atstāsi lietas, vietas, cilvēkus aiz muguras, kuri vairs tev nedod nekādu labumu, jo, ir tev apkārt ir kaut kāda nelietība, kaut kādas situācijas vai cilvēki, kuri tevi attur no tava īstā potenciāla iegūt un piepildīt tavas kvēlākās vēlēšanās, jo šajā brīdī tev ir tiešām pilnīgi viss, lai ietu uz priekšu, pieņemtu izaicinājumus, attīstītu sevi, mācīties, iegūt jaunu darbu, pārcelties, veidot attiecības. Tev ir šis iekšējais spēks, tev ir vajadzīga tikai šī ticība un spēja izdomāt tiešām to, kas tev ir vajadzīgs un neļauties citu cilvēku bullshitām, vienkārši tevi, teiksim tā, apturēt un tiešām ar pacietību, ar ieklausīšanos savā iekšējā balsī, ar laika pavadīšanu vienatnē, smelties spēku, domas, jaunus mērķus un vēlmi tiešām
panākt un iet ārā no šīs sajūtas, kur tu jūties iesprūdus un iestrēdzis, jo izvēles iespējas ir. Viss ir tikai no mums pašiem atkarīgs, ko mēs vēlamies, vai mēs darām, vai mēs rīkojamies, vai mēs gaidām, vai mēs vienkārši sēžam un neko nedaram lietas labā, ja? Jo, šeit tiešām ir kāda enerģija, kas ir tikai grūtības, un tas viss ir jau līdz kaklam. Un oktobrī mēs pieņemam izvēli, rīkojamies, pastāvam par sevi, par savām vērtībām, par savām interesēm, ejam, darām un sasniedzam pilnīgi visu, ko mūsu sirds kāro. Paldies, lai tev brīnišķīgs ir šis oktobris un atā!